Good morning, YouTube! Hello, YouTube! Vairs nav morning. Nu, tagad diena. Karoči. Priekš manī morning. Beidzot sāksim filmēt flaju. Ārā ir gaišs. Bet Ārā ir slapšs un gaišs. kroplīgs un pretīgs un laiks. Bet ārā ir dubļi, un tur ir busiņš. Te ir miks. Tas nav mēnesis sarams. Nu, tik. Okay. Kāds mēnesis. Nu, ārā tāds laiks, bet, karoči, mēs sākam... Karoči, mēs sākam video pa flaju beidzot. Kas viņam ir jāizdara? Viņš ir jādabū atpakaļ pie dzīvības, jo karbi ir. Miks izdomāja uzlikt 21 mm karbi, un viņš vairāk nelec. Kas tas tāds? Kas? Tas ir vadiņš. Jā, reku mēs jau, nu Miks jau bišķīt viņu pajauca. Mēs paēdām un tagad sākam filmēt. Šitāda svece ir iekšā. Ļoti liela. Man vidējais pirks pat ir lielāks. Tas ir kaut kas grandios, sātīgi. Bet, karoči, jānoņem karbis, jānoņem filtrs, jo pēc sveces viņš tāds melns. Ķipa ir degviela, pienāk, bet cik labi to neviens nezina. Tāpēc noņemsim nost filtru, karbi. Nē, tu sākumā filtru teici. Nu, no sākuma filtru, tad pieliks roku, ja viņš pieliks, tad būs jāliek lielāka dīze. Bet kā tur var ielikt lielāku dīzi, ja te ir sveces, pēc sveces ir viss brūns, to es nezinu. Bet nu to skatīsies vēl. Un ja nekas nemainīsies, tad noņemsim galvu nost cilindram. Šis sūds. Tas turētais. Taifons apmīzies? Jā, taifons ir apmīzies. Vakar bija tāda peļķa tur apakšā. Tas bija traģiski. Nu, Joņiņ! dabujām pie dzīvības. Viss, kas bija, trusīte neļāva karbim aizvērties līdz galam, vajadzēja bišķīt pagrozīt, un tad viņš pielica. Bet vajag vēl noregulēt karbi. Degvielu pa maz. Kā noregulēs karbi, Miks līdz noņems, noregulēs. Un tad es tā rekur uzliku savai ķiverei stiprinājumu priekšā. Nezinu, cik labi tur būs, bet cerams būs labāk nekā tur sānā. Un tad aizbrauksim paeksperimentēt visu kaut ko un nezinu. Nu jā, sanāks noregulēt kārtīgi. Ja nē, tad nezinu. Tad nezinu, ņemšu tugenu laikam. Jipī! Juļiņ! Vau! Un kāda tur ir? 75. Tā ir kaut kāda 80 ielikt. Karoči, kardi noņēma. 75. dīze ieliks 80 to pamēģināt. Tur ir dīzes vispār. Nu, tur kaut kur jābiņ. Nav manā kastītē? Reku ir dīze. Motofors. Jā. Īstās. Tās ir dīzes. Jā, reku 5 mm. Galortā iet iekšā. Ļoti viegli mainās dīzi. Atskroja apakšu un ar minsiņu izņem dīzi. Komplektiņā jābūt. Un es nemētāt to karbi apkārt. Tā kā es. Jā, tā kā Miks to dara. Nu, atrod tādu dīzi, kā gribīja likt iekšā un viss skroja klāt. Ir? 80. Jā. Un liec iekšā. Bien. Neskatoties, kā es skrovēju mācīties, nu man nav kļūdām. Viņu, kad pirkstiem pievēl pēc tam ar minsiņu klāt. Galvenais nepārsiņasies. Viņu dīzes trauslis ir. Tur arī būtu tikko slikti, ne? Varēja. Tā kā viena, kur tie mums, kur šidā. Jā. Smuka. Atkal fokus nav. Labi, nekas. Nu viss, jāliek karbis atpakaļ. Karoči, mēs te tīram trosīti, jā. Mums iznāca draugs. Jā, tur kāds dzīvoja. Hello. Dērneklis. Kaut kur lekt grib. Lai lēc. Viss. Vairs tur neviens. Viņš nolaidās lejā. Kur? Viņš ir neko. Kur? Viņš vienkārši paņēma karājās tur. Jā, lai karājas. Ok. Karoči, rekur mēs priekšu izjaucām. Tev drusku notīrītā. Jā, te viss ir rūsā. Trosīte arī. Es tur
pamazām laižu VD40 iekšā. Cerībā, ka kaut kas mainīsies, bet nekas vispār nemainās. Nu, izstāsts, ka viņš vieglāk, bet nāk atpakaļ vismaz. Viņš nenāca atpakaļ no rūčkas. Jā, nenāca atpakaļ, bet ļoti grūti taisās arā. Nu, labāk vismaz taisās ciet. So, yes, very nice. Jā, un mēs izdomājām, ka tomēr laikam liksim atpakaļ 17,5 karbi. Nu, redzēs pēc šitā. Satīrīsim. Šitais nepalīdzēs. Nepalīdzēs. Liksim laikam atpakaļ oriģinālo to 17,5. Ja tev viņš mums kaut cik gāja. Nu, Tagad viņš tikai ar čauku. viņš vien netīrs. Filmē normāli, bļa, ko tu kājas Es filmē. tev filmēju kājiņas. Labi, runā tālāk. Man jau vairs nav ko teikt. Kas te? Man nav, es neesmu labs filmētājs. Labi. Bye. Tuning. Hello. Hello. Skrūvējam cilindru. Klājam. Salikām karbi atpakaļ. Ielikām karbona lapiņas. Nu, man energā. Tagad nevar pielaist. Benzīna nav, aķis izlādējās. Pie reizes vienkārši noņems cilindru, pastīsies. Pārlēju riktīgi. Un te var garo sveici likt. Var garo, jā? Mierīgi. Varbūt tāpēc viņš var neiet. Pasties kā pārlēju reku. Jā, es domāju, tāpēc, ka viņš ir tā īsā ielikt. Varbūt. Pamēģinām vienkārši garo iepāst. Mums ir? Tur stāvēja, man liekas, jauna pat. Jā. Uzliksim Nu mēs sveici. taču paņemam 4 tās cenu rezervas. Līves te nav. Kaut kādas ir? Nē, tur viss dzīves. Pat nekustās? Nē, nē, ir blīva. Ir blīvi? Ir. Ok. Pie pašu kārtē redzēja, ko blīvai būt. Tikai Tur jau- hermetiķi. Nē, ir blīva. Ir tur blīva. Bļā. Kādam nevajag jauns stūri? Ir. Nevar redzēt, bet tur ir. Es ap pirkstu jūtu. Tur ir. Ķipa poļu dērka tā laikam ir. Nezinu. Es nezinu. Man nav rolleri, es neko nesaprotu. Es nezinu, kas te jādara. Kas jādara, Mika? Es nezinu. Nā. Man jau tā otrā. Wow. Es sasaucu, ka pēc ārēja vēl daļa. Tipa var atslēgu. Jā.
Tikai kamera. Ai! Nahuj, metīšu šādi. Ok. What the fuck? Svec aiziet. Salvēt nevajag? Salvēt nevajag? Vajadzētu. Nu, tūlīt atradīsim, kur ir kaut kāda... Kur nav no Eiropas? Jāatrod jaunā. Nu, te ir tur. Ķip, cik tur varēs pasviest normāli? Taķīts ir tukšs. Ķīts tukšs. Ko tur grib redzēt? Filmiņu. Filmiņu? Neko nevar redzēt, man liekas. Galvenais iPhone'ā neiebraukt. Atkal, jā. Gan rīz atkal ielidos. Nevajag. Nomainīt sveicu, lai nav galva. Bez sēdekļa. Neko nevar redzēt, lai. Ok. Piedik sādāk ieldošu uz taifonā. Karoči sataisījām. Laikam. Sveci nomainīt, jo teici, ko? Reāli svecē bija vaina. Sveci pie visu vainas bija. Normāli? Jā. Ielikām veco, kad bija taifonā iepriekš. Jā, iztestēt ielikām. Nāc gaismā, lai man ir neredz. Drot. Tālāk. Hello! Kamēr netīra. Cūķis. Deit? Nu, tagad ir labi. Nu, jā, karoči. Bet trijos ir joprojām šobrīd vēl ir. Pārsteigums parāda garažu. Kaut kas trūkst, man liekas. Kaut kas te trūkst. Kaut kas te nav. Jā, kaut kas nav. Tu gan no pārdevām šodien. Nu, storijā ir, kas redzēja. Nu, video vēlāk būs. Par ko? Tu gan jau visu? Nu, jā, bet šitais video būs vēlāk nekā savarīs. Jā. Kamēr samontēs vēl. Nu jā. Nu, karoči paliek. Tas, kas noteikti redzēja nedēļu atpakaļ. Sākot jau tā. Nu, tur paliek, ko tur gandrīz nokrāsot. Jāsas tālāk. Nu jā. Nu, tur jānokrāso, bišķiet ir. Melni, visi melni, pelēkie. Tur, kur pelēks, un tur gaišos, tā visu melni. Nu, viss, nu, gatavs. Mēs visi krāsam, izdomā. Nu, jā, melns, man viss arī melns. Svetīti vainas bija. Vai. Goodbye. Tuņiņ. Nu ko, nepagāja pat 2 nedēļas. Es jokoju, pagāja vismaz 2 nedēļas. Cik es atceros, pēdējo reizi mēs ar Miku bijām galvu ņēmuši, no sveci skatījāmies un dabujām viņu atkal pie dzīvības. Tagad es viņu neesmu darbinājis, man liekas, tur degviela iekšā arī nav. Bet mums tur stāv, tā kā pēc tam ieliešu, samiksēšu ar eļu. Un re, kur ir viss, ko likšu šodien kopā virsū visu. Vēlāk Mikam jābūt. Visādas degvielai trubiņa, vēl trubiņa, vakumņiks. Šitais ar flājām. Reku tur vēl ir viss kaut kas. Tad reku ir trosīte. Speciāli īsai ručkai. Reku šitais te. Tā gaismā parādīšu. Nu, galiņš trosītei. Un īsā ručka. Rekur tā komplektā rokturi. Un pat ir ručka. Rekur tur iekšā komplektā atslēdziņa. Šitāds te uzgalīts, ko liek šitajā daļā virsū. Manam, tur energāli var parādīt. Tipā šitiem te virsū iet. Es neliku, jo man te
bišķī tā izskatās viss. Jā, šitā man ir melnā. Flajam būs chromētā, jo melnās nebija. Skuteri pārcēl vēl uz vietas, tāpēc Miks paņēma chromētu. Es domāju, iztīsies tikpat labi kā melna. Un līdz ar to, ka visiem ir melnas, Mikam uz Taifūna ir melna, man uz NRG ir melna, būs kaut kas bišķi savādāks un ar bremžu rokturiem varbūt sajies kopā. Tā kā tā. Nu jā, es drīzākais sākšu ar vakumņiku, trubiņas nomainīšu. Un tad būs jājauc visas plasmas ārā. Un jāvelk jaunā trosīte, veco jāņem nost. Nu, būs visa diena vismaz. Bet galvenais viņu sataisīt, lai var braukāt. Nekā NRG. Nu, viss kā bija. Viss kā bija, tā arī te viss stāv. Ārā krosinieks. Šitāds te labs laiks šodien. Kas šodien kaut kāda marta beigas jau ir. Tā kā ļoti ilgi sanāk filmēt. Nu, kaut kā tā jāsāk tik darīt. No sākuma laikam tāpat pārbaudīšu, vai tur nav degviela, noliešu nost, ja tur ir. Vai var mainīt vakumņiku. Nu, jā, nezinu, kaut kur kameru laikam izdomāšu, atcutēšu. Tā, nu valt. Vai kur vecais vakumņiks. Ieliku jau jauno. Negribēju filmēt, kā es viņu lieku, rokas benzīnā. Kameru vēl sačakarētu, nebūtu patīkami. Bet, nu, ielikts ir. Pievilku šiten hamuts. Pievilku, viss kārtībā. Ārā nekrīt. Degviela nebija. Viss iztecēja pa trubiņu, tik cik tur bija. Vienīgo trubiņu, ko varētu laikam atstāt, tā ir šitā te. Tā ir vakumu truba, kur iet karbim. Šeit virsū iet vakums, te iet degviela. Degvielai uzliksim caurspīdīgu. Un vienīgi, ko Miks vēl nav nopircis, tas ir filtriņš. Filtriņa nav. Man ir filtriņš. Nu, baigi laikam nav jēga no viņa, bet, nu, labi drošības pēc ir patīkamāk, kad ir. Nu, jā, tagad uzlikšu jaunās trubiņas, vienu jauno trubiņu. Un tad būs jāieliet degvielu. Jāpārbauda, vai nekur nekas netek garām, vai visi kārtībā. Ja tecēs, tad, nezinu, būs kaut kas jāizdomā. Jā, labi, ņem jauno trubiņu. Nu, vot, rekur. Nu, visu uzliku, nekā grūta nav. Jaunā degvielas trubiņa, paņēmu nogriezt daudz īsāku. Rekur, vēl gabals ir paliks pāri, vēl varēs Taifūnam uzlikt. Nu, rekur, tur viss ir savienots. Hamutus un savilcējus nevajag likt, tad viņi mēdz tecēt garām. Nu, tagad paliek tikai ielēt degvielu un pārbaudīt, vai nekas netek garām. Kaut kā tā, nekā grūta nav. Jebkurš, man liekas, to varētu izdarīt. Jā, ieliešu līdz degvielu, līdz pārbaudīšu un tad turpinu. Tā, karoči, tikko bišķīt pakurbulēju ar starteri, jo kickstartera nav. Ko redzēt, degviela iet. Tik tālu viņi neaizgāju, aķīts izlādējās. Un te nekas netek. Viss ir labi. Viss ir kārtībā, tā kā laikam tomēr māk kaut ko padarīt vēl. Neesmu neko aizmirsis. Un visu pareizi arī saliku. Nu, tur nekā grūti nav, ja kļūdījās, paņem apgriež otrādi un viss. Nu, kaut kā tā. Labi, tagad būs laikam jānoņem aķīts. Atstāšu lādēties. Un sākšu visas plasmas jaukt ārā. Nezinu, kā viņam jauc. Es esmu YouTube'ā redzējis, kad ir diezgan čakarīgi. Bet, nu, galvenais būtu vismaz pašu priekšu noņemt un grīdu, vai augšu vai apakšu. Jo, ja noņems apakšu, tad būtu baigi labi. Uzreiz varētu melnu nokrāsot. Tāpat kā mēs šito visu gribam melnu nokrāsot. Šitais īstenībā arī būtu jāsties. Bišķīt viss kratās, tur ir stiprinājums un viņš ir nolūzis. Tā kā šito arī melnu laikam krāsosim, jo viņš viss ir melns, nav jēga viņu krāsot citā krāsā, tāpēc atstās melnu. Nu, kaut kā tā, nezinu, ko vēl pateikt.
Jāņem un jājauc ārā. Tas ir viss, ko es tagad varu pateikt. Jā, tas arī viss. Nu, kaut kā tā šobrīd izskatās flais. Neko noņēmu salonu, noņēmu purnu. Un nekā vairāk priekšā nav. Tikai dubļinieks šitā plasmasa. Un paliek vēl noņemt grīdu. Jā, būs bišķītiņi laikam kaut kur jāpameklē vēl. Noteikti būs kaut kur noslēpts skrūvis, nevar būt, ka tikai šitan 6 skrūvis tikai. Nebūtu jau slikti, bet šitan te bija uzlikts savilcējs, te bija savilcējs, iespējams jau kaut kad bija mainīts tās trosītes vai kaut kas te darīts. Tā kā, nu grīda jebkurā gadījumā jāņem nost. Jo trosīte ir jāmaina, viņa ķerās, varbūt tūlīt neķersies. Nē, rekur kruīz kontroli ieslēdz. Attaisam vaļā, viņa paliek. Un pašam jātais ciet. Tā kā būs ko padarīt. Bet nu nav nekas daudz vairāk palicis, palika tikai grīda. Tā kā tūlīt noņemšu, parādīšu. Nav šobrīd, kur nolikt man to kameru. Un mūzika vēl fonā skan, uzliks atkal copyrightu. Tā kā jā. Kaut kā tā. Nu viss, grīda noņemta. Tomēr bija tikai šitās 6 skrūvītes un viņš kaut kā tās smuki iesēžās. Bet šeit es pamanīju, ka rekur ir šitāds te caurumiņš no apakšas. Iespējams tur arī iet skrūva kaut kāda, bet mums nebija. Nelikšu arī, nav jēga, ja viņš labi turās uz 6 skrūvēm un tur vēl klipši dzīvi. Tad nekādām problēmām nevajadzētu būt. Ja jums arī ir flais, tad iespējams, ņemot grīdu nost, šeit varētu būt skrūva. Un reku otrā pusē arī ir tāds pats caurums. Tā kā labāk ņemat uzmanīgi nost, ja nu kādam ir un kāds grib arī kaut ko tur mainīt, tīrīt vai ko, nezinu ko. Tad pārbaudiet, lai viss kārtībā un neko neslaužat. Bet tagad paliek ručka. Liksim ručku. Un man kāds zvana. Kas man zvana? Jā, man zvana. Karoči es noņēmu jau rekur no karburātora nost. Bet trosīt es vēl neesmu atvienojis. Šitan būs jāatvieno. Tā es domāju, te varēs atstāt, vienkārši noņems nost. Trosīt kaut cik brīvi kustās, bet reku te vēl ir viens savilcējs. Un dēļ šitās sistēmas mums viss arī varētu ķerties. Jo te nāk viena trosīte iet uz karbi, otra iet uz eļas sūkni. Eļas sūknis tur ir, bet trosītes nav. Un no eļas sūknis tur butaforija vienkārši trosītes, nē, bet trubiņas iet vienkārši uz apli. Tā kā nekāda jēga nav no tā eļas pumpja. Jo mēs tāpat miksēsim degvielu benzīnā. Kaut kā tā. Labi, rekur atvienos šitien, atvienos šeit visu, un tad varēs ņemt nost. Tā, nu, rekur visu uzliku, ručka virsū. Šitien ručka nav līdz galam virsū, es viņu negribu čakarēties, viņi tur labi turās. Viss kārtībā ir, otrā pusē arī nomainīju. Trosīte ir, viss strādā, filtru uzliku. Un testēju, braukāju pa garažām, testēju to karbi. No sākuma bija 80. dīze, es domāju, ka ir pa lielu. Nezinu, kāpēc es tā izdomāju, ieliku mazāku. Ieliku 75. tā vēl sūdīgāk palika. Tagad ieliku 85. Jau labāk ir, pamēģināsim 90. Ja tad viņš plus mīnus normāli ies, tad atstās 90. Un tad liksim visu kopā. Miks arī tikko bija piebraucis ar savu sensi. Aizbrauca pakaļ melnai matētai krāsai, jo es tā izdomāju, ka, nu, kamēr viss ir izjaukts, tikmēr būs jānoņem nost apakša, un šitie pelēkie sāniņi nokrāsosim melnus. Rekur izrādās, ka viņi turās uz 3 skrūvītēm un uz klipšiem. Tā kā pie reizes noņems to salauzto, salīmēšu ar superlīmu to klipsi atpakaļ. Cerams turēsies. Un tad nokrāsosim
tad nu jānoregulē. Laiks vēl daudz ir, cik tagad ir pulkstens? Nu, reku, 3:30. Es domāju, kādos 5 plus mīnus varētu būt jau noregulēts. Un, iespējams, puse būs salikta, bet nu to jau redzēs. Tā kā, jā, tāds plāns šobrīd. Miks atbrauca. Tā. Un mēs salikām visu priekšu, grīdu. Nebija krāsa, tāpēc atstās pagaidām šitā. Nu, veikals ciet. Atstāsim šitā. Mikam ir darbiņš šitiem te izāģēt mazu stūrīt, lai ručka dar. Neviens neklēs, nebūs kā tur. Jā, nebūs tā kā Miks sev uztaisīja. Kamerā neredz. Kamerā smuki. Jā. Dzīvē redzēt un uzreiz būtu. Nu, karoči, mēs saliksim aizmuguri. Tā, plāns tāds, uzliekam visu aizmuguri, lampas, visu. Sasīja visu. Jā, es jau to rādīju. Es jau visu esmu Kuriem būs nofilmējis. dāvanā jaunas trubiņas, kas Neklausās to idiotu, viņš kaut ko murgo. Karoči, uzliksim visu plasmasas, viņas tur augšā kastē. Miks izāģēs šitien, un tad varbūt iesim braukāt. Vienu lietu bija nomainīt tikai. Tu elektrības sasūdu. Krāvas regulātori? Jā. Un to pēc tam. Un savu šito izdarīs to un Jep. braukt. Nu, cik pulkstens? Nu, tā kā es teicu. Viss ir salikts. Viss deg, viss rūt, viss brauc, viss Viss bremzē. deg. Nu, Labi, mums nav check engines, tas nedeg. bet brauc, rūt, bremzē, viss kā vajag. Labi, ka mums nav check engine, lai taros pīdātu. Nē, nu panelī ir tāda opcija. Pagaidi. Šitāda. Viss kārtībā. Īsā ruška. Jep. Jums kā patiktu. Jā, Redziet, šitā nav izskatās. tik traki kā... Nekas, gadās. Nē, normāli, man liekas. Jā, tūlīt sakārtosim garažu un iesim braukāt. Pāri. Nē, tā man neuzteikt. Karoči, es nezinu, kas tur bija beigās tikko. Laikam rādīja, kā viss salikt, bet mēs bijām braukāt. Un re, kur jaunā svece. Ļoti melna. Rādīsim melnu. Jā, tāpēc Veco, Mikam ir ideja ielikt to, kas jau bija tur iekšā. notīrīt. Jo dēļ šitās sveces, jauna svece, viņš sāk šķaudīt. Tagad Vesels. sāk šķaudīt, nebrauc, raustās. Nezinu, kāpēc. Lampiņas tusē. Viņas nomirgoja. Tas ir normāli. Tāpēc Mikam ienāca ideja tāda, ka vajag šito veco nodedzināt visu to melno. Nu, kaut kā tā. Nodedzināt, notīrīt. Un tad līdz tā. Tikam ilgi jādara. Tikko labi tā. Tikam ilgi jādara. Kamēr viņi paliek YouTube, tur darēs. Nu, tikko jau nenodedzināt tā. Jā, bet pa lielam viss ir gatavs. Izņemot vēl to, ka priekšā spuldzīta nav. Tuvajiem ir tikai gabarīti. Bet viss pārējais ir Kur ir metāla birs? kaut kur tur. Un neksolīt notīrīs un to liksim atpakaļ.